Nu, sveiki! Šodien mēs filmējam pirmo epizodi podkastam, kas saucās Veselības dinamika – sarunas ar ārstiem. Un šoreiz mūsu pirmajā epizodē viesojās Līva Mača no Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas. Sveika, Līva! Pastāst pāris vārdos par sevi. Jā, esmu ārste psihoterapeite. Tā ir mana šobrīd pamata nodarbošanās, bet man ir arī otrā izglītība. Es biju arī ģimenes ārsts. Līdz ar to man reizēm patīk jokot, ka es apvienoju psihosomatiku sevi, jo psihoterapija un somatika kā ģimenes ārsts. Tamdēļ tādi traucējumi vai lietas, kas skar ne tikai psihi, bet arī ķermeni, un ne tikai ķermeni, bet arī psihi, ir tāds mans tūs temats kopumā, un par to arī mēs šodien runāsim. Jā. Un man šķiet, ka tas ir brīnišķīgi, ka ir iespēja savienot zināšanas par ķermeni un par psihi. Līdz ar to mēs radam tādu holistisku pieeju katram cilvēkam, kas pie mums ir ieradies, vai ne? Un šoreiz mēs varbūt varam pieskarties vairāk par pēcdzemdību periodu. Varbūt tu vari ieskicēt, kādi ir psihiskie momenti, ar ko mums jārēķinās sievietēm pēcdzemdību periodā. Šķiet, vietā pirmo minēt būtu pēcdzemdību skumjas, kas ir salīdzinoši bieži sastopams, apmēram 80% sieviešu saskarās ar šo te. Tas īsti nav traucējums, bet tīri, lai vienkāršot pateikt, tad es to nosaukšu par traucējumu. Tas ir emocionāls svārstības, kas var būt gan no skumjām līdz pat lielai eiforijai. Parasti sāks pāris dienas pēc dzemdībām, lielā mērā ir saistīts ar šīm te hormonālajām izmaiņām organismā, kas notiek pēc dzemdībām. Un ilgst apmēram līdz 2 nedēļām plus mīnus. Tātad tas ir kaut kas tāds, ar ko varētu rēķināties lielākā daļa grūtnieču, ka tas varētu notikt pēcdzemdību periodā. Lielā mērā hormonālās izmaiņas, otrs ir arī šī adaptācija jaunajam dzīves periodam, jo ir šis mazulis, par kur ir jārūpējas, ir dažādas izjūtas saistībā ar to, varbūt trauksme, bažas, vai es tikšu ar to galā, dažādas domas par to, kā labāk to darīt, arī šis nogurums, kas pirmajās dienās pamaina to, kā mēs jūtamies. Tas viss kopā veido šo pēcdzemdību skumju simptomu profilu, varētu teikt tā. Vēl no tādiem jau traucējumiem ir pēcdzemdību depresija, kas parasti viens ir laikā sākas pirmo pēcdzemdību gadu laikā, jebkurā periodā var sākties. Un šeit tie simptomi ir ļoti līdzīgi parastie klasiskajai depresijai, un tie parastie klasiskie depresijas simptomi ir 3, kas ir pazemināts garstāvoklis bez konkrēta iemesla, enerģijas trūkums un nespēja izjust interesi vai baudu. Tad, attiecīgi, šajā gadījumā sievietei simptomi pirmkārt ir izteiktāki, un otrkārt ilgst arī ilgāku laiku periodu. Var ietekmēt arī sievietes spēju parūpēties par zīdaini, parūpēties par sevi, un tas var vēlāk atspēlēties arī ne tikai uz pašas sievietes veselību un labsajūtu, bet arī uz zīdaiņa attīstību. Un vēl no traucējumiem ir pēcdzemdības trauksme, kas no vienas puses grūti iedomāties kādu sievieti, kas nav ar kaut kādā mērā trauksmi pēcdzemdību periodā, bet šeit tas būtiskākais kritērijs būtu arī, ka ir grūtības parūpēties, funkcionēt ikdienā. Un vēl ir arī pēcdzemdību psihoze, kas arī var būt sievietēm pēcdzemdību periodā, kad attīstās jau murgu idejas, halucinācijas, tam līdzīgi, un šie stāvokļi jau prasa ārsta noteikti palīdzību. Jā, izklausās, ka pēcdzemdību periods mums ir ļoti nopietns pārmaiņu posms, kas skar gan hormonu izmaiņas, ķermeņa izmaiņas un psihi. Un varbūt jūs, Līva, varat pastāstīt, kā tad var atšķirt, vai tā ir tikai pēcdzemdību situācija, vai tas ir jau kaut kas dziļāks?
Jā, viena no lietām ir šis laika kritērijs. Attiecīgi, ja tas ir tās pirmās 2 nedēļas apmēram pēc dzemdībām, mēs varētu mazliet nogaidīt. Atkarībā, protams, no simptomu intensitātes, ja tie simptomi jau ir ļoti izteikti, sieviete tiešām nespēja parūpēties, tas ir drusku jau cits stāsts, jo pēcdzemdības skumjām arī raksturīgs ir tas, ka sieviete tomēr spēja turpināt rūpēties par zīdaini, un viņai ir interese par šo bērnu. Bet depresijas gadījumā šīs 2 lietas arī parasti iztrūkst. Attiecīgi jāskatās no simptomu izteiktības, no šīs spējas funkcionēt un arī ciešanu elementi, jo, piemēram, pie trauksmes, kā jau teicu, kaut kādā mērā tā ir normāla reakcija uz jaunu situāciju, ka mēs neesam īsti droši, kā mēs tiksim galā, bet ja šī trauksme jau ir tik izteikta, ka mēs nespējam rīkoties, tas arī varētu būt jau kritērijs, ka šeit visticamāk tas jau ir kā traucējums, nevis kā normāla adaptīva reakcija. Attiecīgi, jā, tā robežu līmeņa, robežu šķirtne varētu būt šie funkcionēšanas ierobežojumi un ļoti izteiktas ciešanas, kas arī pamatā jebkurai psihiskajai saslimšanai ir tādi diagnostiskie kritēriji. Un šajos gadījumos primāri noteikti ieteiktu vērsties pie ģimenes ārsta vai arī pie speciālista atkarībā no pieejamības, no iespējām. Un vai ir kaut kāda nozīme arī apkārtējai videi, kā jūs redzat šo ietekmi? Jā, pamatā mēs psihiskās saslimšanas šobrīd skaidrojam un skatāmies caur biopsihosociālo modeli, kas nozīmē, ka mēs skatāmies gan bioloģiskos faktorus, kas būtu šīs hormonālās izmaiņas, kaut kādi ģenētiskie riski, iespējams arī kaut kādas izmaiņas asins analīzēs, piemēram, anēmija reizēm var būt ar līdzīgiem simptomiem ar šo enerģijas trūkumu, reizēm arī garstāvokļa nomākumu, vai, piemēram, vairogdzēdzera izmaiņas var būt līdzīgas ar trauksmes simptomiem. Tā kā ir arī šī bioloģiskā daļa, kas būtu jāizpēta un jāskatās. Un tad ir šie psiho un sociālai faktori. Psiho ir psiholoģiskie faktori, tātad, kas notiek sievietē iekšā, kas varētu būt dažādi pārmetumi sev, varbūt vainas izjūta, šī pati trauksme, ko minēju, ka nav tāda drošības sajūta, ka es spēju būt gana laba māte, kaut kāda vēlme būt perfektai mātei, un tas viss var ietekmēt. Un sociālai faktori ir tātad, tie vides faktori, kur ietilpst arī tas, kādas ir mūsu attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, vai mums ir atbalsta sistēma, vai ir vieta, kur runāt par savām sajūtām, vai ir kāds, kas palīdz tīri ar tādām praktiskām dzīves lietām, piemēram, uztais ēst, vai paņemt to mazuli uz brīdi, lai var iet dušā, piemēram, un tā, ka tam arī ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un tad visiem šiem 3 faktoru grupām iedarbojoties, tad arī veidojas vai traucējums, vai arī cilvēks adaptējas un kaut kādā mērā varētu teikt normāli tiek cauri šīm dzīves periodam. Paldies. Un es savā ginekologa praksē savukārt novēroju to, ka sievietes bieži vien pārāk daudz koncentrējās uz bērnu un mēdz aizmirst par sevi, ka viņām ir jāēd, jāguļ. Ko tu par šo varētu pateikt, kā to varētu iekoriģēt? Viens ir tas, ka ne tikai sievietes bieži vien koncentrējas uz to bērnu, bet arī apkārtējie koncentrējas uz bērnu. Piemēram, man ir šī otra specialitāte ģimenes ārsts, un tad arī nereti pie ģimenes ārsta nākot uz šīm profilaktiskajām pārbaudēm, mēs vairāk pievēršam uzmanību tieši tam mazulim. Un nereti aizmirstam pajautāt, kā tai mātei iet. Un ir bijušas dažas situācijas, kur šīs jaunās māmiņas nonāk pie manis, un es viņām pajautāju, kā viņām iet, un viņas pilnīgi sabrūk kabinetā, jo neviens viņām nav jautājis, kas ar viņām notiek. Un tā kaut kādā mērā varētu būt tā apkārtējo atbildība arī, ka tīri evolucionāri tai mammai ir jāvērš uzmanību uz to bērnu. Tas varētu būt kaut kādā mērā tas apkārtējo cilvēku uzdevums, palīdzēt viņai atcerēties, ka viņa arī ir cilvēks, ka arī viņai ir savas rūpes, savas vajadzības, un palīdzēt attiecīgi rūpēties par šo aspektu, jo māte, kurā nav parūpējusies par sevi, diez vai varēs arī kvalitatīvi parūpēties par bērnu. Tamdēļ ir ļoti svarīgi, ka mēs pievēršam uzmanību arī tam, kas notiek ar māmiņu šajā pirmajā periodā un sniedzam atbalstu. Man vienmēr
tāds populārs tas teiciens, ka arī lidmašīnā, vai ne, saka, ka vispirms to skābekļa masku uzliek pats sev un tikai tad bērnam. Man ļoti patīk. Es to izmantoju ļoti daudz, kur, jo tā ir pilnīga taisnība. Mums sākumā jārūpējas par sevi. Un tikai tad mēs varam rūpēties par citiem. Vai ir kādi ieteikumi, ko partneris varētu darīt šajā posmā, lai atvieglotu māmiņas dzīvi un sajūtu? Viens, kas nāk prātā, ir tādas praktiskas lietas, praktiska palīdzība, paņemt varbūt nedaudz vairāk rūpi par kaut kādiem ikdienas pienākumiem, par mājas aprūpi, piemēram, vai nodrošināt šo ēdienu. Man šķiet, tā ir tāda globāli laba lieta, ko darīt, ja ir kādi jauni vecāki zināmi. Nevis tur, piemēram, dāvināt kaut kādas mantiņas tam zīdainim, bet parūpēties par vecākiem, piemēram, sagatavojot kaut kādu pārtikas paku vai uzdāvinot dāvankarti Voltā, vai kaut kādā veidā palīdzot ar šo te pamatvajadzību nodrošināšanu, kas ir ēšana. Vajadzētu arī skatīties, lai tai mātei tiešām ir arī laiks nedaudz sev. Tas varbūt nedaudz ne stundām ilgs laiks vienai pašai, jo tas zīdains īsti nevar visticamāk bez tās mammas iztikt tik ilgu laika periodu, bet tomēr kamēr, piemēram, mazais guļ, tikmēr mēs sakam, ok, mēs paņemsim, mēs paskatīsimies, ka viņa var darīt kaut ko priekš sevis, nevis tur mazgāt māju, bet atjaunoties, aiziet pagulēt vai iziet varbūt īsā pastaigā vai ieiet karstā dušā vai vannā. Pirmais, kas nāk, ir tāda praktiskā palīdzība. Otrs arī būtu vērts painteresēties, pajautāt, pavērot arī, kā māte uzvedās, kā viņa jūtās, interesēties par to, likt viņai nojaust, ka mēs esam klāt, ka mums tas interesē. Šeit gan arī būtu jāņem vērā atkal tas pats skābekļa masku princips, ka arī partnerim ir jāsaprot, vai viņš spēj sniegt šo te palīdzību, jo jebkādās attiecībās mums nav jāņem rūpe par otru cilvēku, ja mums pašiem nav tas resurss to darīt. Ja mēs redzam, ka ir kaut kāda problēma, kaut kāda grūtība, un mēs nespējam paši sniegt šo palīdzību, ir piemēram šīs PEP mammas, kuras var piesaistīt, var vērsties pie ģimenes ārsta un meklēt šo palīdzību. Arī caur ārstiem ir pieejamas arī valsts apmaksātas psihoterapijas konsultācijas, kuras varētu šajās situācijās arī izmantot. Attiecīgi, kaut kādā veidā novērtēt to situāciju, saprast, vai es varu šeit palīdzēt, vai tomēr ir vajadzīgs speciālists, un tad mēģināt ar šo mammu runāt un palīdzēt viņai arī atrast šo ceļu pēc palīdzības. Jo, ja skatās evolucionāri, skumjas un depresija, viena no teorijām ir, ka tas ir kā tāds mehānisms, lai mēs piesaistītu apkārtējo palīdzību. Līdz ar to šķiet tieši šajā pēcdzemdību perioda kontekstā tas liekas vēl nozīmīgāk. Ja mēs redzam, ka tai mammai ir grūti tikt galā ar to dzīves situāciju, tad mēs viņai palīdzam, nevis viņu nosodam, pārmetam, ko tu nevari, es varēju savā laikā, bet mēģinam atbalstīt, saprast, kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs šobrīd, kā es varu tev palīdzēt. Un man šķiet, ka bieži vien ir arī svarīgi redzēt šo jauno ģimeni kā veselumu, kā kopumu, ka gan jaunā māmiņa, gan jaunais tētis ir tādā transformācijā, pilnīgi jauna situācija, ar ko varbūt pat nav rēķinājušies. Vai ne? Un tā, vai jūs somatikas un psihoterapijas klīnikā piedāvājat kaut kādas konsultācijas šādiem pāriem, vai tam nav tāda nozīme? Ir pāru terapijas iespēja klīnikā, bet tā, ka mums būtu specifiski kāds pakalpojums tieši, kas būtu tēmēts uz pēcdzemdību periodu, šobrīd īsti nav. No vienas puses, šis periods, viņš ir kaut kādā mērā, protams, atšķirīgs no ierastas depresijas, bet tajā pašā laikā tā ir diezgan līdzīga situācija jebkādai pielāgošanai, kas saistās ar kaut kādu jaunu lomu. Piemēram, kad pusaudzes beidz vidusskolu, izvācas no vecākiem, kad ir jāsāk šī patstāvīgā dzīve. Tas arī prasa daudz resursus.
tas nav tā pati situācija, bet ideja ir līdzīga. Tur varētu būt diezgan līdzīgi šie emocionālie faktori, domas, pārliecības, dažādi šīs sajūtas, kas aktivizējas. Tādā ziņā šīs situācijas varētu būt līdzīgas. Līdz ar to iespējams tāda ļoti specifiska palīdzība arī, kas būtu tikai un vienīgi pēcdzemdību depresijas ārstēšanai, varbūt arī nemaz nav vajadzīga. Bet, protams, šis ir tāds īpašs periods ar savām specifiskajām iezīmēm, jo tur ir tas trešais cilvēks šajās attiecībās. Tur ļoti daudz kas mainās gan partnerattiecībās, jo, ja pirms tam bija sieva, vīrs, tad šobrīd ir ne tikai sieva un vīrs, bet arī māte un tēvs. Vēl tam pa virsmu ir sieviete un vīrietis, un tur ir šīs dažādās lomas, kuras ir jāiemācās savienot, apvienot un iespējams arī kaut kādā mērā atdalīt. Un tādā ziņā tas ir tāds ļoti specifisks periods, bet tajā pašā laikā tāda vispārēja psihoterapeitiska palīdzība varētu būt gana. Jā. Vismaz šobrīd. Jauki. Labāk kaut kas nekā nekas. Jā, man šķiet, ka tas ir brīnišķīgi, ka visas šīs iespējas mums Latvijā ir pieejamas, vai ne? Un ar to arī droši vien mūsu šo sarunu mēs beidzam. Paldies, Līva, par lielisko ieskicējumu un tiekamies kādā citā podkastā droši vien. Paldies, uz tikšanos. Paldies, Edām.